Blāzma nekad neguļ, tā vienmēr ķircinās ar tumsu, brīžam vakaros, brīžam rītos. Blāzmai nekad nav miera, un to nemieru jāiet skatīties, tas nemieris mums neļauj palikt mājās. Māksla arī neguļ, un arī māksla vienmēr ķircinās ar tumsu. Māksla urda, bužina, grūsta neaizmigt, bīksta, mudina, rausta, aut kājas un iet ārā naktī, baltajā naktī. Kā katru gadu, arī šogad mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts naktī no 10. uz 11. septembri ikvienu priecēja, pārsteidza un iedvesmoja ar daudzveidīgām, atšķirīgām un krāsainām laikmetīgās mākslas norisēm gan Rīgas centrā, gan pilsētas apkaimēs. Fóruma pamatprogrammas ietvaros bija skatāmi vairāki koncerti, instalācijas un skulptūras pilsētvidē, izstādes, multimediāli projekti, dzejas sacensības un filmu programmas, ko papildināja dažādi skolu, teātru, mākslas galeriju, kafejnīcu, mākslas un kultūras studiju organizētie iniciatīvu projekti. Mēs esam šobrīd Arhitektūras un mediju centrā H2O6, un šis jau ir mūsu 3. gads šeit, ko Pigeon Bridge veido kopā ar Sebu. Tagad notiek divas lietas. Bērni dzīvojās ar milzīgām zivīm, kuras lido gaisā un lielos dūmos, un tajā pašā laikā veido okeānus un mazliet izpēta to, ko tad tehnoloģiski kļūst vairāk, kāda izmeša mums veidojas un kāds tas ūdens šobrīd ir. Ir sākusies arī izrāde no Zviedrijas, Igijs Lunds Malborgs ar izrādi Kļūme. Un 23. kas jau ir drīz, mēs vērsim durvis lielai zālē vaļā, kur būs grupa MMM4 un DJs Mixmaster AG. Un mēs gatavojamies vardošām dejām, vardošiem pārsteigumiem un vardošam rīta sagaidīšanai. Fórumu Baltā nakts organizē Rīgas dome, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.